Labdien! Mani sauc Edgars Birža. Šodien es uz sarunu esmu aicinājis Ainu Poišu. Mēs parunāsimies par cilvēka dzīvi kā stāstu. Sveika, Aina! Priecājos beidzot redzēt jūs satikt dzīvē. Paldies, ka tu man uzaicināji, un es ceru, ka šī saruna būs abiem mums interesanti, un ja mums būs interesanti, es ceru, ka arī skatītājiem tas liksies rosinoši, ieintriģēs, padomāt par savu dzīvi kā par stāstu, kā tu saki. Pamēģināsim atvērt šo tēmu tādā veidā. Jā. Vai jūs piekrītat, ka cilvēka dzīve var skatīties kā stāstu, kas iespējams ir pat bērnībā iemācīts mums? Es absolūti piekrītu, jo tad, kad bērns piedzimst, tad pieaugušie cilvēki, kas viņu radījuši, iesaist viņu savā stāstā. Kā viņi ir satikušies, kā viņi ir auguši kā bērni, kā viņi ir nonākuši pie pārattiecībām, un pārattiecību rezultātā ir piedzimis bērns, un bērns ir atkarīga būtne, un, protams, ka viņam atliek tikai iesaistīties pieaugušo stāstā, kā viņi viņu raksta. Kas to autobusu vada, kurš stūrē, uz kurien tas autobus brauc, kāds ir saturs visā tajā. Tas tiešām ļoti ietekmē. Mēs ilgus gadus dzīvojam arī to iemācīto stāstu daļu sevī, un reizēm nesaprotam, ka mēs nevaram atrast paši savu drosmi, veidot savu neatkarīgāku stāstu, izdarot kaut kādas revīzijas, jo ne viss, kas der tev, der man. Bet pirms mēs turpinām, vai tu man arī varētu uz to uzrunāt, ja es tev uz to uzrunāju, lai būtu tā līdzvērtīgi? Varam sarunāt, jā. Paldies! Jā, tad stāsts ir obligāts, bez viņa nevarēs nekādā veidā. Un viņš mums kaut kā ir sākotnēji jau ielikts kaut kādas noteiktas sliedes, no kurām iespējams varētu būt pietiekami grūti nokāpt nost. Vai to tā var apskatīties, vai mums, es pamanu, ka cilvēki savu stāstu redz kā absolūto realitāti, un tad viņi citus cilvēkus mēģina ieaicināt savā stāstā, neņemot vērā, ka citam var būt kāds cits stāsts, un viņš var nebūt tā cilvēka, kas stāsta centrā. Līdz ar to es sadzirdu, ka tu piedāvā tā kā paplašināt uztveri, lai nav tāda iefiksēšanās tajā stāstā, kas ir citu cilvēku sarakstīts stāsts. Un viņi ir ielikuši savu attieksmi, savas vērtības, savu dzīves izjūtu un daudz citas lietas. Ja cilvēks grib attīstīties, tad es domāju, tas nav noliegums viennozīmīgi pret iedoto stāstu, bet tā ir tā kā revīzija, ka mums ir jāatdalās un jākļūst kaut cik autentiskiem ar savu atbildību par to, ka savu dzīvi tu raksti kā savu stāstu, paņemot līdzi tos instrumentus, kas tev der, ko tu ar pateicību var pateikt paldies saviem vecākiem vai cilvēkiem, kas tev ir ietekmējuši, bet mēģināt teleportēt tālāk tos cilvēkus, kas tev ir ietekmējuši negatīvi, jo mēs nekad neesam dzīvojuši ideālā stāstā. Vienmēr ir bijuši cilvēki, kas mūs ir nolieguši, nesapratuši, atgrūduši, sagādājuši nodevības sajūtu vai vilšanās sajūtu, sāpes. Daudz ko tādu, ko mēs tā kā uztveram kā tādu traumatisko stāsta daļu, bet nekad nav tikai melns vai balts. Es domāju, katrā stāstā arī ir kaut kas ļoti pozitīvs, un mums ir pateicība sirdī par to pozitīvo, kas mums palīdz sajust aizmuguri, caur to, ka kāds jau ir bijis pie rakstīšanas, un viņš ir ielicis vislabākos nodomus, jo viņš ir ticējis tam, tas cilvēks. Mamma ir ticējusi savai dzīves izjūtai, tētis savai izjūtai. Kā viņiem ir sanācis ar to stāstu sintezēšanu viņu attiecībās? Tas ir viņu jautājums, bet, kad mēs izaugam, tad es domāju, mums ir jāpaskatās uz to stāstu jau distancētāk, it kā mēs kā pieauguši cilvēki spējam novērtēt no trešās pozīcijas jau esošo realitāti un paplašinot to uztveri. Mēs redzam arī kaut kādu jaunu realitāti, kas ir daudz interesantāk dzīvot, ka tu kaut ko radi, ka tu raksti vai grāmatu, vai ka tu sacer mūziku, vai tu vienkārši priekš savas dzīves veido tādu bilanci, un cilvēki, kas raksta dienas grāmatas, piemēram, ne tikai par laika apstākļiem, bet arī par savām izjūtām, par piedzīvoto, par pārdzīvoto, tā arī savā veidā ir stāsta radīšana. Man draudzene ļoti interesanti ir izvēlējusies tādu labu ideju. Viņa ir iestājusies rakstniecības kursos, un viņai nav mērķis sarakstīt grāmatu. Viņa vienkārši gribēja satikties ar interesantiem cilvēkiem un apgūt to iedziļināšanos vajadzību, ka tu uzkrāj dažādus iespaidus un viņus norakst no sevis nost. Un viņam saka, tu nevari iedomāties, cik tas ir terapeitiski. Tev nāk tāda tēlu galerija, tev nāk tādi notikumi no pagājušās dzīves, un tu viņiem šobrīd spēj piešķirt citu vērtību.
Un man liekas, tas ir tas, ka mums ir kaut kāds kodols ielikts, bet pārējo mums ir jāpaudzē pašiem. Jo mēs nevaram tikai jāt uz zirga, ko mums kāds ir pievedis klāt. Man liekas, mums ir jāizvēlās savs zirgs. Un man liekas, tas ir tas, kā tu dzīvo, ka tu visu laiku kaut ko meklē, piemēram, šo iespēju runāt par tēmām, kas tev pašu uzrunā, interesē, vai ne? Nu, viņas jau būs tikai īstas, tās tēmas arī būs tev īstas, kas tevi pašu uzrunā. Nu jā, un tad arī, ja tevi uzrunā, tad man liekas, tas acīs ir kā mirdzums, ka tu par kaut ko stāvi, dedz, Tu kaut ko vari atrast jaunu. Jā. Kad tu meklē priekš sevis, tu vari atrast jaunu un pēc tam dalīties ar citiem ar kaut ko jaunu. Un tur ir tā iedvesma. Ja tu pats meklē, tad tu arī var citus cilvēkus ierosināt kaut ko meklēt. Kaut vai tā tēma, kas mums šodien liekas tā aktuālākā, redzēt savu dzīvi kā stāstu. Vizuālisti, viņi var iztēloties arī kā filmu, jo arī filmā ir stāsts. Arī mūzikā ir stāsts, arī jebkurā mākslas darbā ir stāsts, vai ne? Līdz ar to tas narratīvs par kaut ko, ko mēs izjūtam kā dzīves organisms ar savām sajūtām, ožu redzi, dzirdi, vai ne? Sataustīšanu. Tas jau veido to, ka mēs kā emocionāls būtnes nevis tikai sižetu aprakstam, kad es darīju to un to, bet ko es tajā sižetā piedzīvoju, jo tur jau ir tas patiesais grauds, tas subjektīvisms iekšā, un tas vienmēr ir daudz interesantāk, nekā ka mēs tikai ar kaut kādām klišajām vai klasiskajā žanrā tikai strādājam. Piedzimu, izaugu, iestājos skolā, pabeidzu skolu, iestājos augstskolā, pabeidzu augstskolu, apprecējos, dzemdēju bērns un tāds klasiskais sižets, bet ap to tas stāsts jau veidojas, kas tikai viss tur nav noticis. Ap to sižetu, kā tu līdz tam nākošam solim nokļuvi, vai kurā brīdī tu zaudēji un kurā brīdī tu atkal spēji piecelties un iet tālāk. Tur jau ir tāda dzīves dinamika un vitalitāte iekšā stāstā ar dažādiem dramaturģiskiem elementiem. Jā. Es te dzirdu vairākus elementus tādus, kad tev sākotnēji ir tas stāsts, un tad tu viņu tādu arī vari uztvert visu savu dzīvi, kad es tāds esmu. Kad ir tas sākuma stāsts un tas tev ir definējis. Ka tu vari nemaz nezināt, ka tu vari aiziet apskatīties, kādas vēl ir opcijas, kādi vēl ir varianti, ko tu vēl tam savam stāstam vari pielikt klāt. Tad vēl ir variants, kad teikt vispār pieņemtas zināmas frāzes, un tas nekādā veidā to tavu stāstu nepadziļina, nebagātina, vienkārši uzliek tādus noslēgumus pa virsu, lai tur būtu viss sakārtots, un tad tu vari iet atpakaļ ikdienā, dzīvoties, kamēr iespējams kaut kādā brīdī kaut kas var salūst iekšā, un tad vajag meklēt kaut ko. Jā, jo es ļoti aizķēros aiz tās domas, ka cilvēki bieži saka, lai aizstāvētos vai aizsargātos, es tāds vai es tāda esmu un punkts. Un līdz ko ir punkts, tad ir tādas aizvērtas durvis, un cilvēks nespēja pieņemt savā dzīvē, ka viņš no drošības var kāpt ārā un iet to attīstības ceļu. Pamēģināt kaut ko nezinām, lai tā dzīve kļūst pilnvērtīgāk. Ar varu nevienam nevar aizsardzības noplēst nost. Katram pašam būtu jāizvēlās, kā viņš pamazām tās sīpola miziņas nolob nost, lai tiktu pie tā kodola, ka dzīve bez riska nav iespējama kā pilnīga dzīve. Tā ir mierīga, sašaurināta uztveres telpa, kurā tu ļoti sargā savu drošību, ka tikai kas nenotiek. Jo es domāju, mēs esam daudz ko piedzīvojuši, kas saistās ar bailēm, mūsos kaut ko mēģināt, darīt vai ne, nostāties pret vai par daudz konkrētāk ar taisnu muguru un pozīciju. Bieži vien ir, ka Latvijā cilvēks saka, citi pieņems atbildību manā vietā, un tad man būs ko teikt, sēžot dīvānā, piemēram. Tas ir labs stāsts, Tas ir labs stāsts. Viegls, ļoti labs stāsts, kuru ir viegli atcerēties un viegli izstāstīt. Un tu ne par ko neatbildi, bet arī neko nekontrolē īsti. Tad monētai ir divas puses. Un tas sakrīt ar to, kā mēs šo sarunu sākam virpināt, kad mēs varam tikai piedāvāt cilvēkiem tikt galā ar savām iekšējām bailēm, saprast to cēloni tām bailēm, nevis justies vainīgam un aizsargāt sev, lai vispār pat domāšana nevērtos uz to vaļā. Tā kaut klusumā ar sevi parunājot, no kā es baidos. Es baidos būt es pati. Un tas ir tas iemesls, kāpēc es nevaru tā kā iet uz priekšu un iepazīt sevi kaut kādās pārmaiņās, piedzīvojot kaut ko.
Jo tikai, ja mēs emocionāli kaut ko piedzīvojam, tur arī var mainīties mūsu uzvedība. Ar prātu vien mēs nevaram tā kā uzstādīt mērķi, un tad tas viss notiks. Vai kaut kā tāda emocionāla motivācija, ka tu skaidri zini, ka tu no drošības esi gatavs iet ārā un piedzīvot kaut ko, lai tas tā sāk rakstīties tādu ar interesi, kur tu izmanto savu pieredzi, bet tas nav viss, lai tu pateiktu, es tāds esmu, punkts un āmen. Tad tie ir solisti. Es parasti tādu cilvēku dēvēju par solistiem. Tur ir ļoti grūti būt tādā miedarbībā, ja cilvēks ir tik aizvērts, ka viņam ir viņa viedoklis, paštaisnība vai kategoriskums, un nav tāda atvērtība, ka var būt dažādība. Mēs varam par to diskutēt, debatēt, vai ne? Viņam jāsaglabā savs stāsts, viņam ir priekšstats par sevi. Jo tas rada drošību. Tici, ka tā tas varētu būt. Mēs neesam iemācīti kļūdīties. Un visur, kur mēs iesim kaut kādā jaunā vietā, mēs tur nezinām, kas tur būs. Ja mēs zinām, mēs neejam jaunā vietā, un tur nav droši, tur tu kļūdīsies. Un ja tu nemāki kļūdīties, tad tu nodari sev ļaunumu savam stāstam. Un atceries, ko mēs runājām, pirms mēs sākām šo oficiālo sarunu, ka mēs īsti nezinām, kur tā saruna aizvedīs, bet mēs riskēsim. Mēs paļausimies, ka tu vari kaut ko teikt, es varu kaut ko teikt, un paļausimies, ejot uz risku. Man ir priekšstats, ka jūs esat labsirdīgs cilvēks, un es droši eju tur. Paldies! Paldies! Tā. Jo es ar gadiem esmu to iemācījusies vairāk tā, ka paļauties, nevis saspringt ar tādu atbildību sēdi, ka man ir jāizliekās labākai nekā es esmu, lai tikai cilvēki man adekvāti pozitīvi novērtētu. Un tas kaut kā atbrīvo. Un tad, man liekas, cilvēkiem ir vieglāk identificēties, ka tu neizcel sev kādā eksperta lomā, ka tu esi cilvēcisks, atvērts, un tev ir daudz jautājumu, bet nav viss atbildes uz visiem jautājumiem. Joprojām mēs ir tā kā Rīga, kas nekad nav gatava līdz galam, vai kā māja, kur nekad līdz galam nevar izremontēt. Tad tas ir kā ciets akmens tāds, un tur nekas jauns nevar būt, un nebūsi neinteresants sev, ne citiem droši vien. Bet vai tu piekrītam, ko es arī tā kā minēju, kad reizēm cilvēki ir tik ļoti sāpināti, ka viņi savas emocijas aizslēdz ciet, viņi paliek ļoti racionāli un dzīvo aiz tādām robežām vai aiz stikla sienas? Mums ir tā apskatos atpakaļ bērnībā ielikts ļoti daudz, kas saistībā ar kaunu, ar bailēm būt atraidītiem, nepieņemtiem, un tur tas slēpjas. Mums ir tādas bērnībā veidojas mums tā bāzes loģika, kā es to saucu, skaidrojušās schēmas, un ja pasaulē ir bijusi kāds notikums pārāk sarežģīts priekš tevis tajā laikā, tad tu to sarežģīto vietu varēji izskaidrot ar, es neesmu gana labs vai kaut ko tādu, ka tas ir par tevi, jo tu par sevi zini, tu par apkārtni maz zini, un tad tas viss dzīvē vēl kas līdzi. Ja tu nonāc līdzīgā situācijā, kur tev līdzīgas sajūtas tiek radītas no notikumiem, emocionāli, fiziski, jo mēs jau esam, ķermeniskas sajūtas mums ir. Un, ja viņas aktivējas, tad aktivējas arī tas stāsts, un stāsts aktivē, un kad es šeit neesmu pietiekams, labāk es turēšos pa gabalu, nekā varbūt mani noraidīs, nepieņems vai izsmies, kaut kas tāds notiks. Mums jau ejot skolā mācoties, tur arī mums izdara interesantas lietas, kad... protams, jā. Šī brīdī man viena ilustrācija ienāca prātā par vienu meiteni, kurai 12 vai 13 gadi, kurai matemātikas skolotāja ir bubulis, un viņai pašai pārāk labi arī neiet ar matemātiku, visi visu nevar, viņa vairāk ir humanitāra, un matemātikas skolotāja izstāsta tēmu un saka, jums jautājumi ir? Un viņa saka, es paceļu roku, tā kā dod zīmi, ka man ir jautājums. Kāds ir tavs jautājums? Es īsti nesapratu, es nevarēju izsekot līdzi. Kā var nesaprast? Jā. Es tikko to izstāstīju. Un viņi saka, man viss aizverās. Jautājums ir kļūda jau tajā gadījumā. Jā. Kā tu vari izzināt, kā tu vari pateikt, ka tu nezini? Jā. Tad kāpēc tu uzdod tādu jautājumu, vai jautājumi ir? Ja tu negribi dzirdēt atbildi uz tavu ierosinājumu, uzdodiet man jautājumus, man interesē, kas ar jums notiek, kas ar jūsu uztveri notiek. Ka cilvēki nav vienādi, kad varbūt tādam bērnam lēnāk uztver, tāpēc viņš nav stulbs, bet kad iedod to sajūtu, tā tev tā kā zobenu nocērt brīvību jautāt,
ka tu visu mūžu turpinās to situāciju nest līdz tas, ko tu minēji. Tev jau bija smagi tajā brīdī, tev bija pazemojoši vēl kaut kā ļoti, un tas aiziet līdz, tu jau negribi to pēc tam piedzīvot. Un zini, kur to var dabūt, un tur turēsies pa gabalu. Bet tas jau bija tikai viens cilvēks, kas to izdarīja, un viņš jau arī nemācēja. Nav jau tā, ka viņš tur kaut ko ļaunu domāja, perināja kaut ko, nē, viņš arī, tā kā viņš bija iemācīts, viņš tā tālāk izpildījās. Bet tas redz rada problēmu. Ja cilvēks, kas ir pieaudzis, kurš strādā ar bērniem, kurš nesaprot to atbildību, ka šī attieksme ļoti iecementējās galvā, un tu dzīvo ar to mazvērtības kompleksu, ka tev ir nogriezt viena no brīvībām, jautāt, būt atvērtam. Un tas man kādreiz šokē. Nu, es nevaru baigi tagad kritizēt visus skolotājus, bet šie daži izņēmumi, ko es konkrēti dzirdu, un viņi nav izdomāti. Viņi tiešām ir tādi, kas ļoti traumē. Tad man mati ceļās stāvs un gribētos aiziet un parunāt ar to skolotāju, kāds ir viņas stāsts, kāpēc viņi dara to, ko viņi dara. Vai viņai ir tikai funkcija? Ja viņa ir arī kā dzīves cilvēks, kurai interesē, kā viņa dalās ar savu kompetenci un kādas sekas tas rada no formas, kā viņa to dara. Es jau palieku dusmīgi, tu jūti? Tā izskatās, ka šajā virzienā tālāk labāk neiet. Varbūt pamēģināt to virzienu, kur jautāt drīkst, bet atbilde jau es jau visu zinu, kad visam ir skaidrojums. Arī tad neko jaunu nevar dabūt, kad tu jau visu zini. Ne tikai tu baidies jautāt, bet tu baidies izskatīties, ka tu nezini. Arī tas moments ir. Arī tas moments, jo, zini, tas nav oficiāli apstiprināts, bet... man patīk reizēm izdomāt varbūt pašai kaut ko, ka es domāju, ir reizēm tāds intelektuālais terors, kad ir tā cilvēka kategorija kā visziņi, kuri nepieļauj vispār tādu varbūtību, ka tas otru cilvēku ļoti nospiež, nomāca. Vai tu piekrīti, ka to mēs varētu tā dēvēt, ka tas arī diezgan despotisku uzvedību ir? Ja tu esi pieņēmis tādu visgudrīšā, tādu savu paštēlu, nav jau tā, ka tas cilvēks ir sēdējis vakarā vienkārši un domājis, kādu paštēlu es tagad ieņemšu, lai citiem ieriebtu vai ko. Viņš dzīvo, tas cilvēks dzīvo tajā realitātē, tajā stāstā kā absolūtā realitātē. Viņš kaut kādā veidā var mēģināt pelnīt savu vietu zem saules ar to, ka viņš visiem pateiks, kā ir pareizi, jo viņš ir skatījies un ir zinājis un ir gudrs un jūs nezināt, es jums pateikšu, izskatās, ka jūs nezināt. Un ir paštāls par to, ka ir jābūt gudram, ka tā ir vērtība, kad ir jāiemācās. Jautājums, vai tur ir kaut kas iemācīts, vai tur vienkārši ir kaut kāda ABC izlasīta un tu turpini vienkārši viņu atražot. Vai tur ir kaut kāda gudrība, vai tur ir tikai saturs un informācija. Jo tas, ko es tajā saskatu, jo mēs ļoti ar savām aizsardzībām esam bieži sauguši kopā. Un tāda intelektualizācija arī tāda psiholoģiska aizsardzība. Man no jūtām un emocijām nav pārāk patīkam tajā okeānā peldēties, tāpēc es palieku ļoti racionāls un dzīvoju ar prātu. Jo tā ir drošāk. Prāts vienmēr vinnē, racionālais prāts ir spēcīgāks nekā emocijas, kurās mēs esam tādā šūpīgā iekšējā realitātē, jo tās izjūtas ļoti spēja var mainīties. Mums ir emocionālie impulsi, kas nosaka mūsu uzvedību, vai ne? Bet ja mēs tā kā sevi iecentrējam, piemēram, tas, ko es teicu, man vajadzētu ļoti koncentrēties, lai es neesmu pārāk kustīga, lai es nemētājos ar rokām. Jo es esmu emocionāla būtne. Man pie tā ir jāpiedomā. Bet no otras puses esmu sapratusi, kad es apzināti to tērēju, šo aizsardzību, kad ir situācijas, jeb konteksts, kurā emocijām nav vieta, viņas tur neiedarās. Tad es nospiežu pogu un savā labā izmantoju to aizsardzību. Ka es varu regulēt savas emocijas. Bet ja es gribu justies es pati, tad man liekas, ka tā brīvības sajūta rodās tā, ka es varu apvienot šīs divas lietas, ka es varu būt gan neaizsargāta, ievainojama ar emocijām, bet es varu būt arī ar prātu, kas man tās emocijas kā labs jātnieks zirgu, var tā kā pieturēt mazliet, vai, piemēram, pateikt, puiša, nemētājies ar rokām. Tas ir savādāk. Šī ir mana tēma konkrēti. Tagad es viņu pētu par režīmiem, es to saucu par režīmiem. Kādā tu sevi ieliec? Vai tagad būsi rotaļīgs, brīvs, vai tu būsi emocionāls,
Tā ir tā kā prasme, es uz to skatos tā. Ja šim brīdim šai situācijai adekvāti ir sēdēt mierīgi, tev vajag ierakstīt sarunu, tad nevajag skraidīt apkārt. Deju nodarbībā ir savādākā režīmā jābūt. Un tad es te negribētu pretnostatīt prātu emocijām, jo mums jau tāpatās mēs ar prātu varam tās emocijas tikai skaidrot. Arī sajūtas, emocijas mēs jau ar prātu skaidrojam. Respektīvi, ja runā ar kādu cilvēku un runājot ar viņu, tu sajūties slikti. Tu vari sev izskaidrot cēloni sakarību šādā veidā, kad es ar viņu runāju, man bija slikti, tātad viņš ir slikts cilvēks. Ar citiem es runāju, viss tur ir forši, tas ir slikts cilvēks. Tā ir ļoti tāda vienkāršots skatījums uz to visu. Tā nebūs gluži korekti. Tas būtu tāpatās kā ļoti klišejiski pateikšu, vīrietim var sāpēt vēders mēnesi spēcīgi. Un viņš var pateikt, ka gan jau pāries. Tas arī ir, viņam ir tik daudz prāts, lai viņš tik labi noraksturotu to situāciju. Tāpatās arī šādā gadījumā, kad tev tas prāts tāpatās ir vajadzīgs, lai tu vari izanalizēt situāciju, un tur var izrādīties, tur ir vairāk par tevi pašu nekā par to otru cilvēku, kas tur notika. Varbūt tur nebija korekti neiegāja sarunā, tu kaut ko gaidīji no viņa, bet viņš jau darīja savu. Tu viņam nepajautāji, vai viņš ir ar mieru tev dot, ko tu tur gaidīji. Un tā var izrādīties. Es tā gribēju nedaudz par to prātu atpakaļ par emocijām. Mēs esam cilvēki, cilvēkiem ir emocijas, ķermenis, sajūtas, stāvokļi. Tas jau ir pirmais, tas ir visīstākais. Mēs jau piedzimstam. Man cik teica, es 8 mēnešos vai pirms gada iemācījos pirmo vārdu mamma pateikt. Bet man viņa ļoti, ļoti ilgi mācīja. Un tad priecājās, tas bija lielākais notikums praktiski, kad pirmo vārdu iemācījos. Un ķermenis jau pirms tam ir visas sajūtas. Un jautājums ir, kā tu viņas proti aprakstīt. Un jautājums ir, vai tu tikko neizstāstīji sev kaut kādu jocīgu stāstu, pietiekami defektai, kas tevi ielika nekorektā sajūtā, no kura kas bija pirmais? Tev pirmais bija sajūtas vai stāsts. Un ja paskatās, tad patiesībā stāsts bija pirmais. Viņi bija reizē, un tad tu nofiksēji to stāstā. Un šo te es gribēju tā parādīt, no kurienes es nāku pie šī jautājuma. Kad man tas viss ir, tas ir divas dažādas, absolūti nepieciešamas lietas dzīvā organismā. Ir gan sirds, gan smadzenes. Viņas dara dažādas funkcijas, ar sirdi mīli, jūti un tas viss, bet ar prātu tu vari aprakstīt situāciju, vari pēc tam aiziet atpakaļ, paskatīties, kas tur patiesībā notika, kāpēc tu tā sajūties. Un šis man ir interesanti. Es domāju, ka es pieminēju tos simbolus, ka jūtas man šķiet tā kā zirgs vai kaut kādi impulsi emocionālie, un tas prāts ir tas, kas trenējās viņu vadīt, lai viņi apvienojās, lai viņi nepaliek katrs savā upes krastā. Un tad mēs jūtamies jau kā pieauguši cilvēki, kas var kaut ko kontrolēt sevī, nevis otrā cilvēkā. Tas ir vērtīgi noteikti, jā. Un tad tā ir kaut kāda konkrēta izaugsme tādā psiholoģiskā brieduma ziņā, vai ne? Tu sevi var iepazīt. Jā, jo ja kas cilvēks saka, es tāda emocionāli esmu, dariet ar mani, ko jūs gribiet. Tad es vienkārši parakstu sev spriedumu, kad es esmu kaut kur apstājusies, iestrēgusi. Es neesmu aizgājusi tik tālu, lai es saprastu, ka tā paškontrola, ka tu pats sevi vari regulēt, tas īstenībā tev rada tādu sevi, ka tu pieaudz. Tajā frāzē jau bija es esmu citu problēma. Jā. Es esmu emocionāli, rēķināties ar to. Jā. Nav jau tā, ka es esmu gudrs, pieņemat mani. Tu priecājieties par mani. Ir tā, ka es tāda esmu, vienkārši rēķināties. Es neesmu sava problēma, es esmu jūsu problēma. To visu apvienojot, apskatoties, novērojot. Nevajag noteikti likt kaut kādas klišejas virsū, kas ir slikti, kas ir labi, kā nav, kā ir jābūt, kā nav jābūt. Viss tas normatīvais, kas ir vai kā ir jābūt. Kurš to noteica? Kurš ir tas lielais zinātājs, gudrinieks, kurš to ir noteicis? Vai arī kā ir jābūt? Apskatāmies, kā ir. Tad mēs varbūt varēsim saprast, kā tas notiek. Bet redz, tam vajag arī drosmi kaut ko radīt, jo pieturēties pie tā, ka kāds jau ir izdomājis un ir kaut kāds rāmis,
pie kā tu pieturies, kas ir pareizi, kas ir nepareizi, jo cilvēki bieži lieto Tas arī ir tādu iemācīts. verbālo daļu. Vai tas ir pareizi? Orientēties cilvēkam vajag, un Nu tā jā. ir lēta vienkārši orientēšanās. Un tad ir nākošais jautājums, ko tu uzdevi. Kurš ir pateicis, kā ir pareizi? Ir jābūt autoritātei. Bet kurš tad ir tas? Sokrāts tur pateica, vai kurš? Nu, viņš taču arī Lūk. tur viņam indi lika dzert. Lūk. Un man liekas, mēs autoritātes radām nevis autoritārā režīmā, kā mēs kādreiz esam auguši, bet mēs viņus tagad radām izvēloties cilvēkus, kurus mēs cienam, novērtējam, ar kuriem mums ir interesanti, kas mums kaut kādā veidā iedvesmo, vai ne? Mums vajag orientēties, jā. Jā, Pēc un vērtībām. tad ir aiz kā pieturēties, bet šis ir pilnīgi cits domāšanas veids nekā kādreiz. Kāds izdarīs manā vietā, un tad es pie tā turēšos, man būs slikti, bet tad es sākšu protestēt, ja man būs slikti. Un tad es metīšu visu atbildību tai autoritātei, kas ir iedevusi to rāmi. Piemēram, tā pati skolotāja, viņa Jā. iedevusi rāmi, un ja es nekādā veidā nepretojos tam, tad principā es sevi iznīcinu tajā rāmī. Un man attīstība apstājās. Tu neesi vienkārši. Jā. Nav jau īsti ko iznīcināt. Jā. Tevis jau vēl nav, tu vēl neesi savu stāstu uz Un tāpēc tur ir uzrakstījis. tas trauslums iekšā. Ka tad, kad tu tikai savu identitāti veido, tad tā ietekme no malas, viņa reizēm ir ļoti graujoša, bet reizēm viņa mēdz būt arī ļoti iedvesmojoša. Atkarībā no kādas cilvēks mēs satiekam savā stāstā. Jo tā, ka mēs esam galīgie bērniņi, tad, protams, ka mēs esam atkarīgi. Bet tā, ka mēs jau sākam augt jau pusauģu vecumā, ka mums ārpus ģimenes ienāk arī citi cilvēki, kas mūs ietekmē, vai ne? Tas sociālais atoms paliek pilns ar tēliem. Un tad mēs pie tiem tēliem arī varam likt savu personisko vērtējumu. Kāda ir tā bilance? Vai vairāk ir tā iedvesmojošā daļa bijusi, kas ir tajā ietekmes zonā iekritus, vai vairāk tā, kas rada mazvērtības kompleksu? Un, ja ir mazvērtības komplekss, tad tāpat tev ir vienā brīdī jāpieņem lēmums, vai tu visu mūžu dzīvos ar saviem mazvērtības kompleksiem un neko neuzsāksi. Uzlabot savu iekšējo pašsajūtu, vai izveidot labākas attiecības, lai ietu tak uz dzīves kvalitāti, lai tev pašam ir labi, jo tu jau esi eksperts, kas tev ir labi un kas tev nav labi, nevis kas ir pareizi vai nepareizi. Man nepatīk tie vārdi pareizi un nepareizi. Nu, tie ir normatīvie vārdi. Jā. Kā varētu būt, tas ir atkal pasaku jautājums, fantāzijas jautājums. Var apskatīties, kā ir. Tātad, tas pārsteigums, apskatīties, redzēt, kā ir, un būt par to pārsteigtam. Bet tā ir. Tu to vari redzēt, un pārsteigtam būtu jābūt par to, ka notiek tas, kas nebija iespējams. Tas varētu radīt pārsteigumu. Un man liekas, tas ir ļoti burvīgi pašam sevi pārsteigt, ka tu neesi ticējis, ka tu to vari. Bet tu esi saņēmies un uzkāpis savā iekšējā kalnā un piedzīvo personīgu pārsteigumu par sevi. Es to varēju, tas notika ar mani. Un tur, man liekas, ir tik milzīgs tāds sprādziens iekšējais, ka tu jūti, ka tu izraujies ārā no tiem žņaugiem, atbrīvo sevi. Kļūsti daudz spontānāks, atvērtāks un interesantāks. Tas var būt ļoti emocionāli, jā, tāds liels piedzīvojums, ka tu esi palicis lielāks. Un arī mulsinoši tas ir, jo tas ir, ka nopērk jaunas kurpes, viņas sākumā varbūt drusku spiež. Viņas ir drusku jāievalkā, lai viņas paliek tev tavējās, ka tu jūti to kā savu jau jauno es, ka tavi modelīši nāk klāt pie jau esošā naratīva, ka tu radi kaut ko, ja tu izvēlies to darīt, vai ne? Nopirkt jaunas kurpes simboliski. Man patīk tie simboli. Es ceru, ka cilvēki to saprot. Tu saproti? Jā, cilvēks saprot, metaforas, simbolus saprot, cilvēki orientējas tajās lietās. Jo caur to, man liekas, ir tā valoda paliek tāda krāsaināka un bagātāka, mēs ar tēliem mazliet spēlējamies. Brīvāk var katrs sevi interpretēt, ko runātājs pateica. Tur ir vienkārši tas nāk līdzi, ka tur katrs var uzburt savu ainu, par ko runātājs runāja, un tas var galīgi nesakrist. Tur ir vienīgais tāds jautājums. Bet, protams, kad stāsti tēlos un metaforās ir krāšņāki, interesantāki interpretēti. Jo tas jau ir viennozīmīgi, kad mums ir tendence interpretēt. Ka mēs kaut ko uztveram. Tas ir mūsu mehānisms, kā mēs darbojamies. Jums tev ir tavas kategorijas, man ir manas, un mums tā informācija kaut kā ir jāsaliek kopā. To, ko tu saki, man ir jāinterpretē savās kategorijās, kā es to saprotu. Tad jautājums ir, cik viņas mums sakrīt.
Vai nu es vispār neko nevaru pieņemt, vai nu tas neatbilst, vai es to nometu, vai tas kaut kur aiziet kaut kādā tajā nosacītajā zemapziņā, kas pēc tam varbūt pēc mēneša būs, Aina to teica. Viņa kaut kā integrēsies pati par sevi, dzīvo savu neatkarīgo dzīvi, kaut kā doma, kas sāk man liekas sveša. Jā, un tad tas citās kaut kādās situācijās, sakritībās vēl kaut kāda informācija ienāks, un tad tas viss kopā var radīt to izmaiņu, to, ka tad šādi bija, tad tā arī varēja. Jā, visādi jau var. Es pirmīt arī pamanīju vienu tavu domu, ko tu teici, ka mēdz būt, ka cilvēki vērtē, viņiem ir kaut kas nesaprotams, tad viņi uzreiz dod vērtējumu, ka tas ir slikts cilvēks. Ka no viņa satura nāk kaut kas tāds, kas, ja tu, piemēram, man kaut ko saki un es kaut ko nevaru pieņemt, man varētu rasties tāda interpretācija, ka tu esi slikts cilvēks. Jā, bet es varbūt nemaz to neteicu, tu tikai to sev iztulkoji tā. Jā. Un man liekas, tur arī rodās bieži vien tādi pārpratumi komunikācijā vai tādi aizskārumi, vai ne? Jo mēs ļoti sargājam to sajūtu. Neviens negrib būt slikts cilvēks. Es domāju, domājoši cilvēki grib saprast, man uzvedība var būt ne tāda, vai mana uztvere var būt ne tāda, un es nevaru nekad būt perfekta, vai ne? Bet es nekad negribētu, ka tu domā, ka es esmu slikts cilvēks, bet tev drīz kaut kas nepatikt, kas no manis nāk, tu vari kaut ko nepieņemt. Jā, bet visdrīzākais tu nemaz neesi sapratis, ko es saku un kāpēc es to saku un kāpēc man tas ir būtiski. Jā. Jo ir tā, nav jau tā, ka tas ir kaut kas nesaprotams. Es jau nevaru pateikt neko nesaprotam. Es jau saku sev saprotamas lietas. Ja otrs to nesaprot, tad tas nenozīmē, ka tas ir kaut kas nesaprotams. Vai arī gluži otrādi kaut kas pašsaprotams. Tas ir visbīstamākās lietas, pašsaprotamās. Kad, tu jau saki pašsaprotami, nē, es esmu gadiem to skatījis, pētījis, tu to nemaz neesi apskatījis ne reizi, un tas tev ir pašsaprotami. Tur sanāk tāds moments. Bet jā, šī tā tulkošana no kategorijām uz kategorijām, kad cilvēki savā starpā sarunājas, pirmkārt, tur notiek tā interpretācija, un vietas, kur nav informācijas, tur notiek projekcija. No sevis to aizpildi. Jo mums nevar būt vienkārši notikums. Tad ir tā kā nesaistīti fakti. Mums to ar narratīvu vajag savienot kopā. Mēs esam audzināti stāstā, kad ir bruņinieks, viņš tur ies glābt to princesi tornī, tur būs jēga, tur būs nozīme, tur būs misija. Mums jau nav stāsts vienkārši, kad bruņinieks kaut ko tur makšķerēja un tad kaut kāds vilks mežā skrēja. Un tad nav savienojuma nekāda, tas būtu pilnīgākās muļķības. Mums ir šāds stāsts, un tāpēc mēs organizējam savu uztveri arī tādā pašā veidā. Citādi mums var kaut kāds haoss iestāties galvā. Un sarunās tajā brīdī, tad, kad tu kaut kur aizcer to vietu, kur tam cilvēkam tas savienojums nav īsti korekts, nav cēloņsakarīgs, loģisks. Ja? Tur viņam rodas diskomforts, viņš destabilizējas, un tu viņam nepatīc, tu viņam nodari pāri tajā brīdī, jo tu jau cārā viņa to loģiku, to stāstu, jo viņš jau viņā dzīvo. Jā. Un tad viņš pasaka kādu frāzi, lai tu liktu viņam mierā, lai nevarētu vairāk jautāt. Viņš to nesaka speciāli. Bet tas ir, lai aizvērtu to momentu, jo tur milzīgs diskomforts rodas. Tur var tā kā tādu priekškaru pavērt nos un redzēt, ka tur nav īsti nekādas ne loģikas, ne satura. Tur viss turējās kopā uz narratīva. Un tie ir momenti. Un tad tev vieglāk ir to visu aizvērt ar teikumu, ka tas ir slikts cilvēks. Tas nav mans cilvēks. Vienkārši tie nav mani pieņems, šis nav mans cilvēks, man vairs nav jāklausās viņā. Tu viņus tā kā diskreditējis totāli, un viņa tam saturam vairs, tu viņam nevari piekļūt vairs nekādām korekcijām, nekam no viņa. Es to esmu novērojis, un es tā to redzu. Viena ideja, kas varbūt ir tāda laba lieta, ka vienmēr psihologi uzsver, aktīvai klausīšanai ļoti liela nozīme. Ja es tevī klausos, un man liekas kaut kas tā kā neskaidrs, bet lai es apliecinātu, ka es esmu šeit arī tad, kad man ir kaut kas neskaidrs, es tev varu teikt, vai es tev pareizi sapratu, ko tu ar to īsti domā? Jā, pateikt pretī cilvēkam. Jo šitā, man liekas, ļoti praktiska lieta, ko cilvēki varētu atcerēties tādos brīžos, kas ir tā kā sarežģītākas situācijas, kad mēs tikai meklējam to kontaktu sajūtu. Nepieņem priekšlaicīgu lēmumu par to, jo tu, tā kā tu saki, tu dzīvo savā uztveres stāstā, kas tev ir pazīstams, un tā interpretācija nāk jau, mums jau savs krekls ir tuvāks, vai ne? Mēs tā kā no sevis ņemam un palaižam vaļā tās uztvērēja antenas.
bet nekļūt tajā pašsaprotamības, tajā failā iekšā, tā, ka es jau pieņemu lēmumu tavā vietā, kas vienkārši varētu atcerēties, saglabāt interesi par to, pārprasīt. Tas, kas ir būtiski, ir nenivelēt otra stāstu, jo otrs ar tevi runā kaut ko, tas nav būtiski, viņš ar tevi jau runā, viņam tas ir būtiski. Pamēģini tur nedēļu, mēnesi, vienalga, cik izprašņā viņi, lai tu beidzot saproti, par ko ir runa, nevis tu ieliec. Tev tas nav būtiski, tam cilvēkam tas ir būtiski, viņš ar tevi runā. To sadzirdēt, un tad, ja tu vari viņam atstāstīt atpakaļ saviem vārdiem, ne tiem pašiem, atstāstīt atpakaļ to domu, ko viņš pateica, tad tu viņus sapratis, ja nē, tad tu vienkārši izkropļo viņa saturu un uz viņu pēc tam reaģē, un tad domā, kāpēc es nesaprotu, cik grūti saprasties. Kā tu domā, kā vēl varētu izdomāt kaut kā tādu reālu priekšlikumu, ka cilvēki saprot, kad mēs dzīvojam savos stāstos, un mums ir priekšstats par lietām, kas ir subjektīvā realitāte. Un mēs runājam par to, ka stāsts, ja gribam veidot attiecības, viņiem kaut kā ir jāapvienojās, nepilnīgi jāpārklājās vai jāsaplūst kopā, bet atstātās katra stāsta krāsas, bet tā, lai viņas nekaro savā starpā. Tad viena ideja bija tā aktīvā klausīšanās, uztvert vienkārši mierīgi un pacietīgi un izrādīt cieņu tam cilvēkam, kurš stāsta savu stāstu. Mēs vienkārši lietojam vārdu to stāstu, bet iet runa par vispār par komunikāciju. Ja es iedod daļu no sevis, tas ir kaut kāds mans stāsta gabaliņš, vai ne? Es to, ja godīgi, es to redzu kā pietiekami sarežģītu procesu, kur tev vēl ir vajadzīgs kāds blakus, kurš palīdz tev novērot, kā tu atkal iekriti kaut kādā vecajā schēmā savā. Kad tieši šajā brīdī tas notika, kurā brīdī notiek tieši tā klausīšanās, kur tu jau interpretēji, kur viņš teica, kur jau cilvēks teica kaut ko citu. Un tas ir tāds tā kā prasmes, principā, tā kā matemātika iemācīties. Tas ir vienkārši jāiemācās. Un tad tas pēc tam paliek viegli atsekot sarunā, kad tu klausies, kad tu jau neklausies, kad tu cilvēks sāk runāt, tu dzirdi pirmo vārdu, kuru viņš vai trešo vārdu, kuru viņš pasaka, un tev jau par to vārdu ir kaut kāds savs stāsts, un tu jau domā, kā tu viņu stāstīsi, nevis klausies, ko tas cilvēks stāsta. Bet tu aizēji jau kaut kam citā. Sarunā jau, kamēr tu runā, tikmēr es varu domāt, ko es teikšu, nemaz neklausīties. Un šito es gribēju uzsvērt. Man ir tāda novērojuma, ka pēdējā laikā cilvēki vairāk grib runāt nekā klausīties. Ko tu par to saki? Cilvēki var atrasties dažādos režīmos. Viens ir socializēšanās režīms, kad mēs vienkārši pļāpājam, nav saturam, nav svarīgi. Mums ir svarīgi pabūt blakus, vienkārši, lai ķermenis labi, emocijas, lai viss ir labi, mēs mierīgi varam aiziet mājās. Mums vajag socializēties. Mēs esam tādi cilvēki, mums vajag ēst, mēs paēdam, mēs nevaram pieēsties uz mēnesi. Mums vajag to regulāri. Tas pats arī ar socializēšanos ir. Un tad ir vēl tā kā koordinācijas režīms. Tad, kad mums emocijas tur nav būtiskas, mums vajag kaut ko izdarīt. Tur veikalā nopirkt vai mājās sarunāt, ka tev tagad jāizdara šitais, tev tas jāizdara. Bet konkrēti, lai ir pateikts, lai ir rezultāts. Un es atradu vēl vienu režīmu, kur ir izzināšanas režīms, kur tu vienkārši ej bez ne socializēties, ne koordinēties, bet kas te tagad būs. Es teikšu visu, ko es apmēram saprotu, kā es to redzu, neaizstāvēšos, neuzbrukšu otram. Skatāmies, kas te mums var jauns rasties. Jo ar otru cilvēku jau tev tikai kaut kas jauns radīsies. Bet šī ir tā atvērtība, kas ir nepieciešama šim režīmam. Jā, un bet tā ir jāpieņem, ka tas nav vienkārši pasocializēties. Un tas ir jāsarunā, tie režīmi ir jāvienojas savā starpā. Nevar atrasties tā, ka viens ir izziņas, otrs ir socializēšanās, jo tad sākas aizskaitinājums, kas tu mani nedzirdi, kas te tagad notiek, un tu mani vispār neklausies. Bet kā tu domā, kā to praktiski varētu īstenot? Tas tā kā izklausās ir instrukcijas. Vai pirms katras socializēšanās ir jāuzraksta instrukcija, kurā režīmā mēs tagad būsim noskaņoti? Nē, cilvēks var dabiski plūstoši uzvesties, bet vienkārši zināt, ka tie ir kā rīki, ka tas ir jāpiefiksē sev. Ka, šobrīd tu esi garlaikots, varbūt tad pasaki otram cilvēkam, viņš ar tevi nerunās. Lai viņš negaida no tevis kaut ko tu viņam neesi gatavs dot. Varbūt tu negribi, kāds jums tas kontrakts ir, runājot manā valodā, vai jums ir korekts kontrakts, vai no abām pusēm jūs esat sapratuši, kurš ko gribēja, kurš gaidīja no tām sarunām. Tas jau nav tā kā vajag parakstīt kaut kādu līgumu. Tas ir tā, ka saprast, vai otrs arī grib to pašu, ko tu gribi tajā situācijā. Šī ir tēma, ko es ļoti bieži ar pāriem praktizēju, parakstīt līgumus.
tāds juridisks termins, bet, principā ir jāsāk runāt ļoti konkrēti par savām emocionālām vajadzībām. Ir jāiedod informācija otram cilvēkam, jo nevar ielīst otra galvā. Un kad jānolas tikai no uzvedības, tad tas ir ļoti liels risks interpretācijām. Un cilvēkiem iemācīties pateikt konkrēti, es justos labāk, ja tu, vai ne, es justos svarīgāka, nozīmīgāka tev, ja tu. Un tad, kad dot kaut kādas norādes, kas man darītu apmierinātāku. Jā, mums sākumā ir pašiem jāsaprot, kas mums darītu apmierinātāku, sevi iepazīt, sevi saprast. Un to nav viegli noformulēt. Jā, tur arī ir tas prāts. Tev ir sajūtas, un tev vajag noformulēt, kā tu īsti jūties. Vienkārši slikti jūties, vai tur ir nianses, kaut kādas detalizētība, kā tas sākās, atsekot pašam atpakaļ. Un tur tas prāts ir vajadzīgs. Viņš jau nesabojā to emocionālā pasauli. Viņš vienkārši palīdz tev nodot tos savus stāvokļus korekti otram cilvēkam. Un tu vari drošāk iet plašākā pasaulē un paust sevi korekti. Un saprast to, ka, kad tu izej cauri tam sarežģītajam procesam, sevi izzināt un sevi paust, tad tu arī otru vari saprast, ka viņam šobrīd tas vēl neizdodas. Nevis būt dusmīgam un pieprasīt no viņa kaut ko, bet saprast, ka tas ir process pietiekami sarežģīts. Nevis, kas tu mani nelasi no pusvārda. Es tevi interpretēšu, projicēšu no neviena vārda, tas nav pat vajadzīgs, bet tu gribi, lai es tevi saprotu, tad saproti pats sevi un iemācies to paust ar korektiem vārdiem. Principā tā ir tāda izglītošanās lieta. Jā, un visiem viņa ir pieejama, starp citu. Jā, bet ir jābūt interesē šķiet par to, vai ne? Man šķiet, ka ir jābūt orientieriem, ka tas ir pieejams. Nevis visiem jau tā ir, neko jau, tu jau visu nevari zināt. Šīs klišejas viņas ļoti ātri aizver to, ka tu vispār gribi visu zināt, kaut ko tu vari zināt, cik daudz tu gribi zināt. Sāc zināt to, ko prasīt, to, ko tu gribi zināt. Cilvēkam ir ļoti grūti būt īstam. Jo tad viņu īstu var noraidīt, īstu var sāpināt, ar īstu tas notiks. Ja tu spēlē tādu lomu, atspēlē, tad es uzvilkšu citu lomu, tas mani neskar, tā ir tikai loma. Bet tad, kad tu esi īsts, tad ir milzīgs risks tajā brīdī. Bet tajā brīdī arī ir tas, kad uz tevi īstu reaģēs cilvēki. Tev uz īstu. Tev īsta informācija sāks nākt. Varbūt tu īsts, autentisks, varbūt tas ir pārāk romantizēts vārds, varbūt tās ir tikai tavu kļūdu absolūtā izpausme. Varbūt tev ir ko ar sevi pastrādāt, paskatīties, tas tavs niķīgums vēl kaut kas, varbūt tas velkās no kaut kurienes. Es tā to redzu, ka tas ir pietiekami tāds darbs, kuram tā arī ir vērts pieiet. Cilvēks, kurš ir iemācījies to procesu, to sastrukturēt, apskatīties, ar viņu parunāties, jo mēs jau mācāmies no citiem cilvēkiem. Mēs jau paši mēs esam tā kā piepūsts balons, kur iekšā ir tas gaiss un ir no ārpuses jau piepūst vēl vairāk. Un tāpēc ir jāiet pie citiem cilvēkiem, kas jau saprot, nevis ar kuriem tu jūties labi. Viņi operē precīzi tajās pašās schēmās, kurās tu jūties labi, jo viņi nekādā veidā to tavu naratīvu neaiztiek un necenšas tur neko izdarīt. Otrs cilvēks tev varēs parādīt, šeit tu uzreiz pašā sākumā jau bija smaga loģikas kļūda, jau tu nepareizi interpretēji pilnīgi visu. Un pēc tam tālāk tā visa kļūda akumulējas. Bet es to redzu kā tādu, ka tas ir jāmācās, ka mums mācīja matemātiku, un ja tev matemātikā nav vienādības zīme iedota, tu īsti līdz rezultātam nekad netiksi. Un reizēm ir tādas ļoti pat vienkāršas un mīlīgas lietas, kas ir tā kā pamats tādu komunikācijas anatomiju izprast, kad ir ļoti svarīgi reizēm saprast, ka es varu runāt skaļi ar tevi, tā ka tā būtu mana pašatklāsme, bet man ir svarīgi, ka tu esi šeit klāt, piemēram. Un tas tev neuzliek nekādu atbildību un nepieprasa iesaistīšanos, vai ne? Jā. Bet man droši vien tev ir jāiedod informācija, ka es tev pateiktu, Klau, es tagad parunāšu skaļi, es gribu atskaņot savus domas, lai es pati dzirdu, kā es viņus strukturēju verbālā veidā. Un tad tu mierīgi saki, ka tu man iedod savus ausis, un es tev esmu pateicīga. Tad mēs esam noskaņojuši to stīgu tajā ģitārā. Otrs variants, kad es jūtu, ka man ir jānodot kaut kāda svarīga informācija. Kā informācija? Lai tu esi lietas kursā, ka tu jūti, ka es ar tevi rēķinos, nevis paturi informāciju pie sevis un gaidi, ka tu
pats to izdomāsi, bet es tev vienkārši iedodu to informāciju. Un arī pārbauda, vai ir paņemta viņa. Jā. Vai tu atradi to zīmīti, ko es tev noliku, vai tu paskatījies manu to vienalga kaut kādu sūtījumu vai vēstījumu un tam līdzīgi. Trešais aspekts ir, kas skar tieši mūsu attiecības, kas varbūt ir vissensitīvākais, kur ir svarīgi tas kontakts. Tas, ko tu teici, tā kā nolasīt kontekstu, kurā mēs varam būt atbrīvoti bez liekas spriedzes un izveidot šajā brīdī tādas attiecības, kur mēs esam miedarbībā. Un tur mēdz būt tie stāsti, tāpēc es saku, tas ir visjūtīgākais jautājums, kur var ātri uzkāpt uz mīnām, bet tikpat arī labi var piedzīvot kaut kādu katarsi, ka mēs jūtam to kopējo frekvenci, to saikni attiecībās. Tur ir pretrunīgas lietas, bet bez tā nevar. Mums vajag instrumentus. Mēs it kā tā kā runājam, ka cilvēkiem vajadzētu veidot attiecības, būt atvērtiem, saiknes veidot. Tiklīdz tie divi stāsti satiekas, kur viens tur ir Romeo, otrs ir Terminators, kad nesakrīt tas romāns nekādā veidā. Un tad, kad viņi iet kopā, viņiem, ja nav instrumentu, kā risināt tās lietas, ka tu vienkārši, tavas emocijas ir tavas emocijas, otra cilvēka emocijas ir viņa emocijas, tās ir viņam, tās nav tev. Viņš tagad ir tāds, ļauj viņam kļūdīties, ļauj sev kļūdīties. Un vienkārši instrumentus vajag. Citādi tas uzliek tādu pārāk lielu slogu. Manuprāt, kad esat atvērti, esat atklāti. Jā, tad viss izjuks momentā, jo tajā brīdī tur izrādīsies, ka viss ir savādāk un ko tagad darīt. Vienkārši tos instrumentus. Viņi jau, gan tev, gan man, viņi var būt ļoti labi jau noslīpēti, tāpēc, ka mēs gadiem psiholoģija, tas viss skatāmies, pētamies, un tad citiem viņi var nebūt nemaz pieejami, tas sākums var nebūt īsti. It kā vārdi ir vieni un tie paši, kurus mēs lietojam, bet citiem cilvēkiem tās var būt tikai etiķetes, tā kā grāmatas nosaukums bez grāmatas satura, un tur viņi tā kā staigā ar uzrakstu āmurs, bet patiesībā ir āmurs kā īsts āmurs, ar to uzrakstu, jo tu neko nepanaglosi. Un tad šis šobrīd man tā vienkārši atsauca šobrīd, kad tas var uzlikt tādu spiedienu cilvēkiem, un tad viņi pamēģina, viņiem var nesanākt, un tad tas nav priekš mums, tad tas ir priekš kaut kādiem citiem gudrajiem, vēl kaut kādiem. Mēs dzīvojam kā parastie, es nezinu, vai. Tur tāds moments. Bet tas par to domāšanu ap kādu cilvēku, kad man tagad vajag parunāt skaļi, bet citādi jau tās domas, viņas mums galvā var beigties vienkārši ar kaut kādu šņik kaut kā tā. Mums viņa nav jāpabeidz līdz galam, mēs vienkārši pieliekam ķeksīti, tā kā kādu programmu kaut kur instalējam, noskruļojam līdz lejai, neko nelasam, ieliekam ķeksīti, ka esam iepazinušies. Tas pats arī ir ar mūsu domām, mēs pieliekam ķeksīti, te jau es izdomāju, viss kārtībā. Bet, lai tu pat izdomātu līdz galam, tev tas ir jāpasaka valodā skaidri. Es ir tāda sajūta, ka galvā tas izklausījās tur savādāk. Galvā viņš nebija pabeigts, tur bija tāds sajūta tāda, cik laba doma tur bija sajūta. Sāc teikt, man trūkst vārdu. Tad, kad tu palīdzi cilvēkam to domu salikt kopā, viņš redz, ka visi vārdi viņam bija. Viņam jau tās domas skaidrības trūka, ne jau vārdu trūka. Tas ir viens. Rakstīt ir vēl labāk. Tad tu vari ļoti, ļoti lielu darbu ar sevi izdarīt ar tām domām. Ja tu raksti, tas ir tāds... Tas jau ir vēl gribas akts. Tev ir kaut kas praktiski jādara, jāizraksta. Uz runājot, liekas, tie vārdi ļoti skrien ārā. Un kādreiz ekstravertāki cilvēki nepārdomā daudz ko un izskrien, un pēc tam viņi saka, es pateicu daudz ko lieku, vai ne to tieši, ko es domāju. Introverti vairāk iekšēji tā kā to mīkliņu uzrūdzina, un tad viņi to pīrādziņu parāda, bet viņiem vajag pauzi un vairāk laika tajā. To es arī novēroju, ka kādreiz cilvēki nesaprotās. Piemēram, ja pārī ir viens vairāk tāds, kas ir aktīvs vai temperamenta ziņā, vai arī tajā domāšanas veidā tāds ekstravertāks, ka viņam vajag pateikt, un tad viņš pats dzird, ko viņš pasaka. Un tas otrs pārī ir pilnīgs introverts. Un, teiksim, tagad atnāk pāris, un es tagad uzdodu jautājumu arī tam introvertam. Es redzu, ka viņš ir tāds klusāks. Sieva, vai tad var pacietīgi pagaidīt? Viņa atbild viņu vietā, jo viņa nevar izturēt. Kā tas var būt, ka tas cilvēks ir introverts un viņam vajag nopauzēt mazliet, lai viņš tā kā noformulē to domu. Un šitā mēdz būt problēma, ka mēs arī šitās mazās sīkās lietiņas neņemam vērā, ka mēs ļoti dažādi savus izpausmes formas parādām komunikācijā.
Man liekas, ka ir svarīgi, ka, ja tu gribi pateikt sakarīgas lietas, arī ekstravertiem cilvēkiem ir jāiemācās mazliet vispirms savākties, un tad, lai nebūtu es tāda esmu, un tad es šauju ārā visu. Bez Nu, to, jā. ak, Dievs, ko es tur sarunāju. Vai tur ir saturs, jā, nu apskatīties, vai ko tad tieši pateici un padomāt, kāpēc tas no tevis iznāca, jo tāpat jau tas iznāca no tevis. Nav jau tā, ka tas kaut kas cits tur notiek. Tas no tevis nāk ārā. Tu vari paiet atpakaļ, pareflektēt, kas tas bija. Nenosodi sevi vienkārši, kāpēc kaut kas tāds iznāca. Tas bija iekšā. Tas jau tas nāk no kaut kurienes. Kāpēc? Vai, ja tā patīk, tā jau arī var darīt. Nav jau tā, ka tas ir labi vai slikti, vai tas tam cilvēkam kalpo. Jā, jo, man liekas, tas laiks jau ir ļoti straujš. Mēs ātri dzīvojam un ātri arī runājam, jo tā dinamika spiežās iekšā, vai ne? Un, piemēram, tā mierīga saruna, kur cilvēks drīkst iepauzēt, ka var redzēt, ka viņš tiešām domā, manuprāt, ir ļoti svēta lieta. Kad mēs to tempu regulējam, ka nevienmēr mums ir jāskrien kā trakiem savā domāšanā un savā arī tajā verbalizācijā. Ko tu par to saki? Jo viss ir ļoti dinamisks. Līdz ko liekas, ārēji nekas nenotiek. Nav šitās te vibrācijas gar acīm, vizuālās, vai nav tā dinamika, ka mēs esam strauji. Bet, ka liekas, tādā dziļumā varēja iet tikai lēnām. Vai mēs mākam apturēt to iekšējo ritmu? Es māku. To ir jāmācās, protams, ka vajag jau vienkārši pārstāt darīt to, kas nav jādara. Skatīties, visu laiku, jo tas ir tajā skrējienā, tad mieru jau nav jārada. Ir vienkārši jāpārstāj radīt tā kņada. Ja to var apskatīties, tad nekas jau nav. Var definēt, ka tagad tāds laiks. Tagad ļoti dinamisks laiks ir. Tas pilnībā atbrīvo no tā, ka... Alibi, jā, vienkārši skaidrojams, tagad tāds laiks. Kāds laiks? Tu tagad vari neko nemainīt. Zinu, kad mainīt ir ļoti, ļoti grūti, jo tas ir jauni neironu savienojumi galvā. Tas ir fiziska substance. Tie vecie ir iestaigāti, es zinu, kur skriet, ko darīt. Turpat neuzdodot jautājumu, kāpēc tu skrien. Ko tu gribi, ko tu neesi, ko tu gribi izpelnīties, ko tu gribi pierādīt, ko tu gribi sasniegt. Kas tā par negausību? Viss ir jāpēd, kaut kad var apstāties, to apskatīties, vai visu norakstīt uz tagad laiks tāds. Tas ir ļoti, ļoti viegla, ātra frāze, kas skan, un viņu var izmantot, lai neko nepārskatītu. Tiklīdz tās var pastumt malā, tad var arī, iekrist kaut kādā stāvoklī, varbūt tādā pauzes stāvoklī. Bet, no pieredzes saku, ka cilvēkiem reizēm vajag rāmuru papīri, vai tās ir veselības problēmas, vai kaut kādas ķibeles, un tad viņi sāk domāt, vai tās vērtības varētu tā kā pārgrozīt uz to apstāšanos, jo ķermenis jau mēdz runāt, ja cilvēks pats sev neuzdod šos jautājumus, viņš vienkārši apstādina. Un tas ir pēdējais signāls, jā. Viņu var ātrāk skatīties. Tas būtu tā profilaks, par ko mēs tagad cerētu, ka cilvēki sāk domāt, kā viņi paši var regulēt sevi. Nevis novest līdz tam pēdējam punktam, un tad ir ķermenis, kas runā skaļi un reizēm ļoti sāpīgi. Es joprojām skatīšos uz to tā, ka citi cilvēki var pieskatīt citus cilvēkus. Tu no sava tur tā iekšējā, kas tev tur griežās, kur tev tur jāskrien, tu vienmēr izstāstīsi, ka tas ir jādara, ka tas ir vienīgais veids, ka tas ir vienīgais pareizais. Tas nāk no vērtībām, no bērnības, no tiem uzskatiem, no tavas stāsta. Tas ir vērtīgs tad, ja tu kaut ko dari. Jā. Tas ir sasaistīts kopā, un pats lielākais, ko var izdarīt, ir aiziet līdz tam sākumam. To sākumu paņemt, revidēt totāli. Bet, protams, tu atpakaļ ejot, var arī apskatīties tā. Pašam gan ir grūti, tur otrs cilvēks var skatīties, tagad tu dari šo. Vai tev var savādāk? Jā, paskaties. Tad es nebūšu labs, vai tad nav jāguļ tikai 6 stundas dienā. Tad, ja sliņķi guļ tur, jāceļās no rīta agri jāvingro ir. Tev tas patīk, tu ar mokām tu mokies katru dienu, tas tev patīk tāda dzīve. Tu pieminēji vārdu vērtības, un tas saistās ar to, kā mēs šo sarunu sākām par mantotām vērtībām. Es atcerējos, es kādreiz ar savu kolēģi vadīju
ļoti daudz grupas Latvijā, un mēs tā kā ienesām mazliet tādu praktisko psiholoģiju, pie cilvēkiem piebraucot klāt un pieredinot pie tā, ka tāda pašanalīze ir jāapgūst, kas tev noder reāli dzīvē, nevis, ka tā ir tikai kaut kāda akadēmiskā izglītība. Lai tu sāc tā kā domāt tajā virzienā, tas bija brīnišķīgs projekts, bet tas ir ievads, kāpēc es to gari stāstu tev, jo viens no piemēriem, ko viņš minēja no savas pieredzes, bija tā, ka mēs runājām un strādājām ar vērtībām, mantotajām, un vai tu spēj tagad formulēt priekš sevis savas vērtības, to transformāciju, lai piedzīvot. Tad viņš atcerējās, kad viņa vecā māte, kas dzīvoja laukos, uzmanību viņam pievērst tad, kad viņš mācēja sienezārdu sataisīt. Pirms tam viņš bija vienkārši knēvels, kas, viņš tur ir, bet viņš nesaņēma no viņas tādu interesi vai sirsnību vai mīlestību, bet tā, ka viņš paaugās, ka viņi varēja viņam ielikt darbarīkus rokās un teikt, tas ir lietaskos, kas kaut ko māk praktiski izdarīt. Un man liekas, ka Latvijā daudzas ģimenes ir, ka darbs ir liela vērtība, bet tā blakne tam ir, ka cilvēki nemāk arī atpūsties saulēcīgi, viņi jūtās nevērtīgi. Kā es varu vienkārši būt? Tas, ko tagad mēdz informatīvā telpā teikt, nekā nedarīšana, ir arī vērtība, ka tu kaut kā balansē sevi. Mums jau ir ļoti daudz saražotas klišejas tādas, kas patiešām nonāk pretrunā. Te jau sākumā cilvēkam vajag noņemt varbūt tādu aizspriedumu vai riebumu pret nekā nedarīšanu. Jo labs bet cilvēks... kā to noņemt? Saskatīt, kur tas rodas. Parādīt, ka... es tikko izstāstīju to piemēru. Tas rodās no bērnības. Ka tev ģimene uzliek vērtības, ir jāstrādā. Tu guli tik ilgi? Tas ir no tavas puses viņam teorētiski. Viņam pašam tas ir jāsaredz ar tādām daļējām šausmām. Nopietni tas šādi darbojas, un tas būs ļoti emocionāli, ļoti smagi, un viņš var, tur ir risks, ka viņš var traumēties arī dēļ tā, ka dēļ tā viena notikuma tev tālāk visu tu dzīvi, dēļ tās vienas kaut kādas frāzes vai dēļ tās vienas vecmammas tur kaut kādas uzmanības, tu pilnīgi visu dzīvi esi nodzīvojis tikai dēļ tām 3 minūtēm. Esi organizējis visu savu dzīvi tā. Un tad varbūt tāds šoka moments, ka tad tur tas bija, jo tas bija viņam, tam cilvēkam, tas bija ļoti nozīmīgi. Viņš tur beidzot sajūtās vērtīgs vai viņam kaut kas liels notika. Un tad tas var būt ļoti emocionāli. Bet vai kādu, kas tos notikumus savelk kopā? Un tā ir ļoti, ļoti liela prasme, tāda smalka. Neļaut iet tur uz visām pusēm, jo prāts visu laiku gribēs iet izskaidrot, kāpēc viņš negribēs iet uz turieni, jo tur vislielākā sāpe ir. Bet ja to prasmīgi var izdarīt un iespējams palīdzēt pēc tam ņemt ārā no tiem naratīviem, kuros cilvēks ieliek sevi, lai turētu sevi tajā emocionālajā stāvoklī pietiekami smagajā. Tur ir tādas lietas, bet ja var savienot ar to pašu sākumu kopā korekti, tad ir cerība, jo savādāk atgriezīsies vecie elementi, jo tu jau visu dzīvi esi veidojis ap to, lai tu nebūtu sliņķis, tu nicini sliņķus, tu vērtēji visus un sevī, tak tu to nepacietīsi. Kā tad es tagad sēdēšu? Es gribu padalīties, kā man ar šito lietu iet, jo mana no bērnības mamma ir ielikusi tādu vērtību, meitiņu, kur darbiņu dari, padara līdz galam. Ja iesāc ļoti vērtīga lieta it kā. Ja esi labas lietas iesācis, ja nē? Un es kā pieaugusi, tagad domāju, logi jāmazgā. Saskaitu 8. Un es domāju, ak, Dievs, 8 logi, visa diena tikai priekš logiem, pa daudz. Un tad tas ir, ko tu stāsti tādā praktiskā līmenī, uzdot sev jautājumu, vai tiešām man tas ir jāizdara visu dienu darboties ar logiem viss tā līdz galam, tieši šodien, vai es ar to jutīšos labi, kad visu dienu es būšu veltījusi tiem logiem. Un tajā brīdī es dzirdu to vērtību, kas manī dzīvo, kurai nav nevainas, bet es viņu koriģēju un saku tā, šodien es nomazgāšu 3 logus. Es pieņemu savu lēmumu, un līdz ar to es savā listē, tajā vērtībā saku, jā, darbiņu var padarīt, bet viņu var darīt arī pa posmiem. Nākošajā posmā es nomazgāšu nākošos 3. Saprot, kaut kā es sadalīju to savu spēkus ar savu izvēli, lai tev kaut kā balansējās tā, lai nav, kā es nostrādājos, un tad es esmu mocekle, un neviens jau to nenovērtē. Visu dienu es esmu to vien darījusi, kā pierādījis, ka darbs, tā ir augstākā vērtība. Jā, tā ir vērtība, bet kādreiz ja tas arī mūs iznīcina, ja tas ir pa daudz.
Nu jā, nu šeit jau noteikti, ka tas moments ir tieši, lai tu esi vērtība. Skaties, kāds esmu mocījos, tur tas caur mokām ir jābūt un kaut kā tā. Protams, ka tas sākotnējais uzstādījums jau, ka darbs ir jāpadara līdz galam, viņš jau ir korekts. Tad tu varbūt izvēlēsies, ko ir vērts darīt un kaut ko neiesāksi visu pēc kārtas, bet vai tas ir vienā piegājienā obligāti jāizdara? Varbūt tur var korekcijas veikt. Nu jā, un tāpēc man likās, es atcerējos šo piemēru, man gribējās ar tevi padalīties par to, jo es domāju, ar tādām praktiskām lietām, no dzīves arī varbūt vieglāk uztvert to teorētisko. Viņas visas ir praktiskas, dzīve jau ir praktiska patiesība. Bet reizēm, tad, kad mēs diskutējam par to, mums tomēr ir kaut kāda sava valoda, kur vairāk ir tāds profesionālisms iekšā, un cilvēki labāk uztver, viņam iedot kaut kādu dzīvu miesu klāt. Piemēram, tāpēc es arī bieži esmu diezgan atvērta. Tas nav domāts, ka es gribu eksponēt savus... Es arī par sevi ļoti stāstu, lai ir konkrēti piemēri. Man liekas, ka tas ir forši. Jā. Ka tas kaut kā padara to lietu tā dzīvīgāk, kad rodās ticība, ka tas ir iespējams. Ja kāds var atzīties, ka ir te kaut kas jāpārvar, var kaut ko koriģēt, un tas nemaz nav tik briesmīgi, kā sākumā liekas. Maza piepūlīte. Ja tu ieliec sev pirmajā vietā savu labsajūtu, bet tu atceries arī par savu atbildību un liederības nepieciešamību. Nevar tikai šūpot kājas un skatīties, kā to par tādu briedumu mēs saucam sabiedrībā, tā, ka tev ir ne tikai garšīgais, bet arī... Kā tev šķiet, vai šis vārds, atslēgas vārds briedums, saistās arī to, ka mums ir jāatšķir, ka katram cilvēkam ir savi stāsti ar savām vērtībām, kur viņš ir bijis kaut kādā savā kopienā, kur arī tās vērtības ir dzimušas, un viņas dzīvo iekšpusītē un arī koriģē savā veidā mūsu attieksmi pret daudz ko. Mums derētu apzināties, būtu liederīgi katram priekš sevis apzināties, kā tad mēs īsti darbojamies, no kā mēs sastāvam un kā tas mūsos viss operē, kā tie stāsti sadzīvo savā starpā. Viņi jau tur ir ļoti daudz un pretrunīgi, un tur disonances rodas. Protams, jo tu vairāk saproti, kad tu dzīvo savā pasaulē. Citi jau arī dzīvo, katrs savā pasaulē, ne jau tajā. Bet kaut kur mēs gribam to kopējo telpu arī izveidot, jo mums vajag to socializāciju, mums vajag tuvību, mums vajag to frekvences sajūtu un saiknes sajūtu, lai nejustos pilnīgi vieni, kamēr mēs elpojam ar pilnu krūti. Tāpēc vajag saprast sākotnēji, kā pats darbojies, kas tevi dzen uz priekšu, kas nedzen, kas aptur, un kur tad tev tās emocijas pārņem to veselo saprātu, un tu tālāk nevar iet, un tad iespējams arī citi tā darbojas. Atļaut sev kļūdīties, ka tas nav, ja tu esi kļūdījies, redzot, tu esi kaut kur bijis jaunā vietā, vienkārši tev vēl nav rīku. Un saprast, ka citi jau ir diezgan līdzīgi. Mums patīk teikt, ka mēs visi esam unikāli, katrs ir unikāls, tas viss ir jauki, bet mēs diezgan līdzīgi visi operējam. Un ja tu netiec ar kaut ko galā pats, tad nevajag domāt, ka otrs speciāli tev kaut ko dara sliktu. Viņš arī ar savām lietām netiek galā vienkārši. Tu vari viņam palīdzēt, ja tagad esi labākā stāvoklī, tad vari viņam palīdzēt. Izteikties, saprast, parunāties, nepieprasīt. Viņš jau tāpatās dara labāko, ko viņš var, un viņš dod. Es to tā redzu. Protams, kad mums ir daudz visādu tādu skaļu vārdu, tur emocionālais intelekts, empātijas, viss kas, bet kopumā jau tas ir tikai spēja saprast, kā tad mēs darbojamies, un tad tādā veidā, vismaz aizejot vakarā mājās, var attīt notikumus atpakaļ, ja vēl reālajā laikā nevar operēt tā tik korekti. Tad pēc tam arī sakārtot to stāstu daudz maz adekvāti un varbūt jau iziet nākamajam stāstam cauri galvā. Un tad jau operēsi efektīvāk un labāk, foršāk. Jo man liekas, mēs lēnām arī varbūt varam nopaļoties. Ja tu man ļaut, man ienāca prātā, ka cilvēki reizēm varbūt varētu tās sadalīt pa tādiem fragmentiņiem savu iekšējo realitāti. Tas, ko mēs jau piesaucām sarunas gaitā, kad ķermenis ir ļoti svarīgs, lai par viņu rūpējās, un ķermenis glabā arī ļoti daudz atmiņas. Viņš ir godīgāks savā izteiksmes formā, bet viņš prasa uzmanību, lai tiešām mēs viņu sajust kā vērtību, jo daudziem cilvēkiem ķermenis ir vienkārši tā kā miesa.
bet tas ķermenis ir daudz dzīvīgāks un gudrāks patiesībā. Tas, Tā ir viņu nervu sistēma, kur arī visas Jā. emocijas ir saglabātas, visi Jā. notikumi, viss ir viņu iekšā. Protams, un es domāju, tas domāšanas veids arī, ko mēs pieminējām, ja, kad mums ir katram savs, bet tajā domāšanā mēs varam tā kā izpaust vismaz. Mēs domājam, tad mēs ieliekam vārdos tas savus domas, un mēs varam sev realizēt caur domāšanu. Tad mums ir emocijas, kas to domu iekrāso. Tā doma paliek krāsaināk, tāpēc mēs minam kaut kādus piemērus, turoties pie tās realitātes. Vai ne? Lai tas ir tāds apvienojums. Lai tam ir saturs kaut Saturs kāds, un krāsas, kaut kas tāds pilnasinīgāks. dzīvs tas ir. Jā, un tad man liekas ir ļoti svarīgi, mēs arī sākumā pieminējām tādas sajūtas, tāds jutekliskums pret dzīvi, ka mēs tā kā tērējam dzīvē, tās smaržas, garšas, viss tas, kas mums ir bioloģiski jau ķermenī tā kā ielikts, bet kādreiz tas aiziet novārtā, ka mēs varam izbaudīt ēdienu, nevis tikai aprīt viņu, piemēram, steigā, vai ne? Nu, jā. Un dabīgi tad mums ir kaut kādas idejas, jeb mūsu tas iekšējais gars, jeb garīgums, un tam nav vienmēr tieši saikne ar reliģisko pārliecību. Man liekas tas, ka tu gribi kā cilvēciski būt kaut ko vairāk par ikdienas rutīnu. Un tad ir tā atvērtība tam, ka tu nekad neesi gatavs un tev nebūtu tiesības teikt, viss, es tāda esmu, punkts un āmen. Tas gars ir nemierīgs, viņš grib kaut ko piedzīvot. To izaugsmu, tādu kustību uz augšu. Ir jāiet pie cilvēkiem, Jā. atvērtam, godīgam, Un tad ir tā drosmīgam. attiecība nepieciešamība, kas arī ir jārevidē, ar ko, kādā sakarā tu kopā kaut ko dari. Kurš tu izvēlies kā cilvēks, ar kuriem ir jēgpilna tā kopienas sajūta, vai uz kaut kādu projektu, vai vispār dzīvē, vai tas ir kaut kas privātā sfērā kā ģimenes sistēma, vai tas ir darba sfērā kā kaut kāda darba kopienas sistēma, ka tu gribi justies piederīgs, vai ne? Jā, cilvēki, ar kuriem tev ir attiecības. Jā. Viņas ir vērtība. Viņām ir. Un tad ir vide, kas rada atmosfēru. Mums tomēr to komfortu no ārpus gribas sajust. Un tā kā mēs sēžam, un es ienācu, pasties, cik skaists galds. Operators sastelēja gaismas. Tā kā mēs tā kā radām atmosfēru, lai tās sarunas būtu uz kā uzklāt, manuprāt. Kad garām ejot, nekad tu nevari ieiet tādā dziļākā domāšanas veidā, skrienot garām. Kā tev iet čau? Viss kārtībā, vai ne? Vajag rūpību, vajag piedomāt. Jā, un tā ir tā uzmanība. Un es to traktēju kā tādu iekšējo stāstu, par ko ir jāparūpējās, lai tev parādītos tāda paļāvība, ka tev ir ko dot, jo tu to esi aprūpējis. Ko tu saki par šādu ideju? Bagātināt sevi apkārt vidi. Jā. Protams. Aspektu jau ir daudz dzīvē. Var fokusēties uz konkrētu kaut kādu vienu, viņu izkopt, bet saprast to, ka tas ir vesels tāds komplekts un tas rada to dzīvi, to bagātīgumu. Kā tev šķiet, kā mums gāja? Ļoti labi. Jā? Jā. Mēs peldējām? Kā jums šķiet? Man šķiet, ka mēs paļāvāmies, ka mēs tā ātri vienojamies, ka mēs ļausimies un tā laiva, ja viņi tiek uzlikta ar tādu iejūtību pa straumei, nevis pret straumi, ka viņi kaut kādu krastu ir atradusi un ka cilvēki varēs to sajust, uztvert, padomāt par to, ja tas liksies interesanti par mūsu dzīves stāstiem, kas ir vērtība pati par sevi, bet stāsti nekad nav uzrakstīti līdz galam, līdz pēdējiem elpas vilcienam. Mēs jau runājam par vienu un to pašu, tikai katrs savā valodā un saviem terminiem, saviem vārdiem. Un tu tēlaināk, es tehniskāk, bet doma jau ir viena un tā pati. Un tas bija tāds interesants piedzīvojums man meklēt šo te, lai tas ir tā plūstoši. Paldies tev par sarunu. Paldies, ka uzaicināji!